Dit is Letland. Een land 2 keer zo groot als België, maar met slechts 2 miljoen inwoners. Zo zeggen ze hier hallo. Sveiki. Sveiki. Labdien. Labdien. En bij die hallo hoort een stevige handdruk en intens oogcontact. De Letse munteenheid is de lats. Het brood is steeds te koop in een mooie plastic verpakking en dit is een wortelcake. In het uiterste westen van Letland ligt het onvolprezen Koerland. De manager van de toeristische dienst hier heet Artis Kustovskis. Labdien! Jūs esat ļoti laipni gaidīti Kurzemē, vienā no Latvijas pērlēm. Mums ir liels lepnums šeit sagaidīt turistus no visas pasaules, bet mēs domājam, kāpēc tik maz Beļģijas turistu brauc šeit. Un mēs sapratām, mums ir ļoti daudz lietas, ko piedāvāt tieši toeristiem no Beļģijas. Zo heeft Koerland de breedste waterval van Europa, de Ventasrumba. Ventasrumba ir īpaši plata, bet ne īpaši augsta. Tik un tā tas ir Guinness rekordu grāmatā. Un Kurzemē mums patīk jautrība arī ar mazām grupām. In Koerland kan je in de meest kleurrijke omgevingen slapen, zoals bij dit echtpaar. Šī ir zaļā istaba, šī ir dzeltenā istaba, šī ir zilā istaba. Mana mīļākā istaba ir rozā. En na een goede nachtrust en een stevig ontbijt mag je met de gastheer mee voor een leuke daguitstap. Šeit jūs varat izbaudīt padomju laikus, braucot manā mašīnā. Daži laimi. Kurzemē mēs lepojamies ar savu lielo jūras piekrasti un ļoti plašajiem mežiem. Un starp kokiem jūs atradīsiet lietas, ko jūs nekad nebūsiet gaidījuši. Tā bija slepenā bāze. Ļoti slepens objekts. Dat geheime object is deze indrukwekkende schotel. Ooit werd die gebruikt om de westerse vijand te bespioneren. Ar šo oriģinālo padomju laika kontroles paneli mēs varam regulēt antenas vertikālo un horizontālo kustību. En nog steeds bewijst deze verticaal en horizontaal te besturen schotel zijn nut. Ar šo 32 metru diametru, jeb 800 kvadrātmetru laukuma antenu, īstenībā var uztvert signālus un veidot arī attēlus no vis tālākiem mūsu visuma nostūriem. Ja kosmosā ir dzīvība, tad tas ir skaidrs, ka to notvers tieši Irbenes lokators. Kurzem ziemeļos ir ļoti brīnumaina vieta, ko sauc par Kolksragu, kurā divas jūras satiekās kopā. Un šo vietu kurzemnieki dēvē par Eiropas centru. Bet dažreiz vētru laikā tā tiešām ir ļoti enerģiski, un tad viļņi sidās gaisā līdz pat 7 metru augstumā. Inderdaad, Kaap Kolka is een unieke plek. Bovendien heb je er alle voorzieningen voor een ideaal verblijf. Een tankstation, een apotheek, een veilig pinautomaat, comfortabele openbare wc's en een ruime camping met sportfaciliteiten. En voor wie droomt van een bed met zicht op zee, is er nog dit. Šīs ir laimes mājas. Viss, kas jums vajadzīgs, ir laba kompānija un perfekts skats. Jūs guļat gultā en vērojat jūru. De Lijven, de oorspronkelijke bewoners van de Kaap, zijn bijna uitgestorven. Slechts een handvol houdt nog hardnekkig vast aan de traditionele kledij en de oorspronkelijke taal. Man mugurā ir līviešu tautas tērps, bet par to līvu valodā pastāstīs Mārīte. Jopäivä. Liva orand, atta gungaserk, gnashdit striplimi. De Lijven weten een goede maaltijd altijd wel te waarderen. Ēdu, dzeru, lībiešu skāputru. Putra ir ļoti spēcīgs ēdiens. Tas ir visai dienai.
Ja pēd šito putriņu, tad visu dienu ir paēdis. Un par lašmaizītēm, nekas vairs nav vajadzīgs. Par lašmaizītēm var pateikt, ka tas ir smalks ēdiens, jo to taisīja godos un ar kafiju, un tas ir ļoti tāds smalks un izmeklēts ēdiens. Un ir vēl viena lieta, kas mums visiem ļoti patīk – dziedāšana. Piedzintarā jūrā, kas tur zemī bija, Rietuļā krastā, Tie tikušies bija. Viņš Daugavas saimnieks. Nāc līdz, manā dzimtene meitene teica. Mums vei, kurš šals, tom. Pēc tam, kad jūs noskatīsieties šo reportāžu, esmu pārliecināts, ka beļģi masveidā brauks uz šejieni. Beļģi, mēs jūs gaidām. Lai veicās, uz redzēšanos!